Dažkārt mums uz kalkulātoru vajag izrēķināt logaritmus. Bet, ja paskatās uz parastu kalkulātoru, tad īstenībā šis log taustiņš nozīmē, ka tas būs decimāla logaritms, un ln taustiņš nozīmē, ka tas ir naturāla logaritms. Bet tā izrēķināt logaritmu pie bāzes 5 no 14, uzreiz mēs ar šo kalkulātoru nevaram. Tāpēc ir izdomāts bāzes pārējas formulas, kur vai nu mēs pārtaisam labo pusi uz bāzi pie bāzes 10 vai pie skaitļa, vai nu mēs dalām decimālu logaritmus vai naturālu logaritmus. Pamēģināsim uz kādu piemēru. Logaritms pie bāzes 6 no 17. Pamēģināsim, kas notiek ar decimālu logaritmu. Logaritms no 17 dalīts ar logaritmus no 6. Cik tas būs? Ņemam kalkulātoru. 17 decimālu logaritms dalīts ar 6 decimālu logaritms, un tā vēl nav atbilde, tas tikai decimālu logaritms no 6 vienāds. 1,58. Aptuveni vienāds 1,58. Ja mēs mēģinātu ar naturālu logaritmiem šo pašu izrēķināt, logaritmu pie bāzes 6 no 17, tas būtu ln no 17, dalīts ar ln no 6. Ņemam kalkulātoru, iepriekšējo nodzēšam, tad 17 ln dalīts ar 6 ln vienāds 1,58. Tas pats rezultāts. Neatkarīgi no tā, kādu bāzi mēs paņemsim šim te labās puses dalījumam. Tie paši aptuveni 1,58. Varbūt pamēģināsim tādu logaritmu, ko mēs visi no galvas zinām. Kādā pakāpē ir jāceļ 2, lai sanāktu 8. Decimāla logaritms no 8 dalīts ar decimāla logaritms no 2. Pārliecināsimies, ka es jums stāstu patiesību par kalkulātoru. 8 log dalīts ar 2 log vienāds 3. Tad mēs esam noskaidrojuši, ka 2 trešajā pakāpē, 2 ir jāceļ trešajā pakāpē, lai iegūtu 8. Un tad jau mēs varam pamēģināt kaut ko pavisam gudru izrēķināt. Logaritms pie bāzes 3. Nu, lai būtu no 21. Liktos, kad jau tur kaut kas labs sanāks. LG no 21 dalīts ar LG no 3. Ņemam kalkulātoru, nodzēšam iepriekšējo 21 logaritms dalīts ar 3 logaritms vienāds aptuveni 2,77. Tātad 3 ir jākāpina pakāpē 2,77, lai iegūtu skaitli 21. Tā mēs strādājam ar kalkulatoriem.